visiem šeit, Latvijā un visā pasaulē, kur vien mūs sadzird, raida Latvijas radio. Mēs vairs neesam savā namā, savās ierastajās telpās, bet turpinām savu darbu un paliekam uzticīgi Latvijas Republikas pašu vēlētajai augstākajai padomei un tās izveidotajai valdībai. Mēs esam un būsim Latvijas tautas domu paudēji, tās balss un tās sirdsapziņa. X stunda ir situsi. Gada janvārī gan sniega nebija. Bija viss tāds sastindzis un dažs pārslas tikai to zemi noklāja. Galvenais uzdevums ir vismaz 5 minūtes noturēties, lai mēs varētu pateikt, kas ir noticis Latvijā, ja Latvijā ir kritis radio. Šeit bija tā mana studijas telpa. Durvis, neliela tāda telpiņa, loks, noplukusi siena, tādi metāla lielas kastes, lenšu magnetofons, viens liels bija. Janvārdienās atvedu otru magnetofonu, un vēl mums bija mūsu ekipējumā vēl bija viens parastais magnetofons, mikrofons un analogais telefons. Un viss. Tātad šajā ēkā, 2. stāvā, bija telefona centrāle. Un tai līdzās bija sakaru mezgls, caur kurieni no manas studijas Rāclaukumā signāls komutējās, nāca caur šejieni un pēc tam tika raidīts uz torni. Tādā veidā tas viss, kā saka, strādāja. Šeit bija viss nobloķēts ar smago tehniku, ar tiem lielajiem bluķiem tajā pusē, betona salikts, ja, jo šeit arī vajadzēja šo vietu sargāt, tāpēc, ka signāls no šejienes strādāja. Janvārī es esmu bijusi Rīgā, Latvijas radio, atgriezusies vēlu, un man zvana no Latvijas radio, ka radio direktors Ozols gribētu tā kā parunāties. Un tad ir šī saruna par to, ka iespējams situācijai, tā kā teikt, paliekot ar vien tādai saspringtākai un turpmāk attīstoties notikumiem, iespējams, ka man būs jāstrādā alternatīva no Kuldīgas Latvijas radio vārdā. Ir 11. janvāris, es esmu vienā tādā pasākumā Talsos, Nogalas pilī, un mani pasauc un saka, mani gaida, tur cilvēki ir atbraukši pēc manis. Nevar saprast, kāpēc, izlikt jau svētku kleita, un paskatos, stāv mūsu Latvijas radio sakaru inženieris, tātad Aigars Semēvits, un man viss ir skaidrs. Katrā dežūrā ir viens uzticams cilvēks, ja gadījumā radio Rīgā beidz raidīt, tad ir viens, kas zina, ko pārslēgt, uz kuriem vadiem kādu kloķi noraut, kur ko pieslēgt, lai mēs varam no studijas sākt patiešo strādāt. Mums ir jāgaida devīze, mums jāklausās ēteris, kas notiek tajā,
Un tas tātad līdz ko atskan vārdu tiem, kas atvaļinājumā, tas ir tas teikums, pēc kura mums jāsāk ir strādāt. Es visu, kas notika ēterā, rakstīju uz tādām A5 lapiņām, pilnīgi visu, kas skanēja ēterā katrā laikā. Mēs sadalām dežūras. Šeit ir redzams Aigars Semēvits, mans kolēģis, un otrs ir Aivars Štengelis. 13. janvārī, 3 apmēram, man zvana puiši, Aigars zvana, vai es dzirdu Latvijas radio. Jo viņi nedzirdot vairāk, jo viņi zina, kad ir Lietuvā ir informācija, ka ir ieņemta Lietuvas radio ir beidzis darboties Viļņā. 4:40 pirmo reizi no 4. studijas runā Dainis Īvāns. Sakot, ka tā stunda ir situsi, asiņains apvērsums notiek Lietuvā. Vairs nav nekāda citu raidījumu, ir tikai ziņu formāts. Ik pa minūtēm, pa dažām minūtēm ar starplaikiem. Tā visa diena ir tāda diezgan smaga. Tātad es dodu informāciju no novada, sazinoties ar savām sakaru mezglu darbiniecēm. 13. es arī Latvijas radio lūdzu, lai mums atsūta vēl vienu cilvēku, kas varētu vēl kādās valodās pateikt to, kas ir noticis Latvijā. Mums atsūta Mārtiņu Grāvīti. Tās ir dažas lapas šeit, bet liekas, ka tās ir tik ļoti piesātināts ar visu to sajūtu, kāda tā bija toreiz. Ir ļoti, ļoti smagi to lasīt.